Mums nodara jūsu atsauksmes. Šīs prezentācijas tulkojumu nodrošina Kirillis. Šajā prezentācijā Daniels ir ielūdzis divus savus kolēģus, un kopš pagājušās Daniela prezentācijas pirms 9 gadiem viņš ieguva papildus balvas. Viņš ir ieguvis balvu kategorijā labākā dziesma informācijas drošībā. Un, ja tas nebūtu pietiekami zinātnes komunikācijas jomā, viņš ir ierakstījis veselu komēdiju, ko var noskatīties YouTube. Bet mēs neesam šeit, lai runātu par to. Mēs šeit esam, lai runātu par to, cik bieži sastopams ir Rauhammer 10 gadus vēlāk. Mārtiņ, Daniela un Florian, jūs varat sākt. Yeah, thank you all for being here. 10 years. Paldies, ka visi esat šeit. 10 years ago. 10 gadi, 2014. gads. Tas bija tad, kad pirmais papīrs par Rauhammer ievainojumību iznāca. Un tā joprojām ir problēma, patiešām. Bet kas ir Rauhammer? Bet, lai parunātu par Rauhammer, mums sākumā būtu jāatgriežas uz sākotni un jāparunā par to, kas ir izraisījis. Un Rauhammer izraisa DRAM. Tās ir atmiņas, ko mēs sprāžam datorā. Un tās nav tikai DIM problēmas, bet mums DIM mēdz strādāt kanālos, un ja mēs paskatāmies uz vienu, viņai ir divas puses, kuras sauc par rankiem. Un ja mēs paskatāmies uz vienu pusi, mēs varam apstīties čipu. Un katrā čipā ir vairākas tās mazas bankas, kas izstāsta kā Excels, ir šīs te rindas, kur var glabāt datus. Un tas ir tas, no kurienes nāk nosaukums Rauhammer rinda. Bet ir arī tās šūnas, kurās operācijsistēma ievieto datus. Tās ir kolonnas, un tad vairākas lapas no operācijsistēmas līmeņa nonāk rindā. Lapa operācijsistēma ir 4 kilobaiti, un rinda ir 8 kilobaiti. Un tas var atcīties šādi te. Šī ir vecāka arhitektūra, Sandy-Bridge arhitektūra no 13. gada. Modernās mikroarhitektūras tas var izties daudz komplicētāk. Pēdējā rindiņa row buffer ir diezgan svarīga. Parunāsim par to vēlāk. Ir vairākas problēmas ar DRAM. DRAM čipā ir vairāki kondensatori, un kondensatori saglabā datus. Ja ir spriegums, tad ir 1, ja nav sprieguma, tad ir 0. Problēma ir, ja fizikā esat klausījušies, tad, protams, ka kondensators zaudē spriegumu laika gaitā, un tā ir problēma. Un tas ir iemesls, kāpēc mums vajag atjaunot šo te spriegumu regulāri. Un to sauc par refreshēt, ja atjaunošanas biežumu. Un parasti šūnām atjaunošanas biežums ir 4 milisekundes. Ir arī otra problēma. Nolasot no vienas no rindām, jūs iznīcinat datus, jo jūs samazinat spriegumu viņu nolasot. Un tāpēc mēs izmantojam šo te buferi, row buffer, jo tas ir tas, kur dati tiek iekopēti, un tur tie dati tiek saglabāti uz kādu brīdi. But it also means whenever you read data, it's not just destroyed in there. Bet tas arī nozīmē, ka vienmēr, kad jūs lasat datus, jūs viņus arī ierakstat. Un viņi tiek ierakstīti atpakaļ oriģinālajā rindā. Nolasīšana regulāri iznīcina datus un ierakst viņus atpakaļ. Jā. Ja mēs apstāmies, kā tas strādā, te mēs varam redzēt, mēs nolasam rindu un ierakstam atpakaļ. Let's maybe take a look at the timeline. Paskatīsimies šim laika līniju, lai mēs varētu parādīt, kā tas strādāja vēsturiski. Eksistē literatūra no 71. gada, un tā ir viena no viņu pirmajiem DRAMiem, integrētais slēgums. Un šis
IC bija jūtīgs pret veidnēm, kas tika kopēts iekšā, tāda atkarībā no datu veida. Viņš varēja uzvesties dažādi. Bet tikai 2012. gadā industrija, kas veido DRAM čipus, patentēja Rowhammer. Un šis Rowhammer notikums ir traucējuma kļūda. Un, protams, ja ir uzticamības problēma, tā ir drošības problēma. To mēs visi zinām. Un tad jautājums ir, kā Rowhammer strādā. Tas tas, ko mēs gribam zināt. Jā, lūdzu. Ideja pamatā ir tā, ka mēs piekļūstam atmiņas šūnām, atmiņas vietām ļoti ātrā frekvencē, piemēram, miljonus reizes sekundē. Un kā uzbrucējs, cerams, ka tu redzi, ka samainīsies biti blakus rindām, blakus tā rindai, kurām mēs piekļūstam. Tāpēc, kad šis Rowhammer efekts patērē spriegumu no blakus rindām. Un to var tērēt, jo, ja mēs varam patvaļīgi mainīt atmiņā, kas mums pat nepiedara, tad mēs varam to eksploatēt. Kā es to varu eksploatēt? Mēs līdz tam nonāksim pēc brīža. Apskatīsim praktisku piemēru. Labajā pusē mēs varam redzēt assembleru kodu, kas eksploatē Rowhammeru. Var redzēt, ka mums ir 3 rindas. Pirmā lieta, ko mēs darām, mēs lasām no mūsu atmiņas. Mēs pārvietojam datus no otrās rindas un tad ierakstām no rowbuffera. Otrā instrukcija, ko mēs te redzam, tā kā mums ir viens uz tad pats rowbuffer, mēs tos datus pārrakstam atpakaļ. Mēs lasām vēlreiz, un atkal šie dati jāieliek rowbufferī, un atkal viņš no turienes ir jālasa, un tad mēs iztīram jebkādu kešu, kas varētu būt mūsu kešu saglabājus, ja mums ir svarīgi, lai šis te solis tiek atkārtots atkal un atkal, un dati tiek nolasīti pa jaunam, nevis no keša. Ja mēs to darām vairākas reizes, varētu gadīties, ka mums paveicas, un mēs varam pieskarties otrajai rindai, kas ir pa vidu, un nomainīt tajā bitu. Jā, ir vairākas tehnikas šim eksploitam. Pirmā metoda aprakstīja 14. gada papīrā, un Tom un Seaborn 2015. gadā ir aprakstījis pētnieki no Google, tātad vienpusēji un divpusēji uzbrukumi. Vienpusēji uzbrukumi vienkārši paņem patvaļīgas lokācijas un cer, ka daļa no viņiem dodas to pašu DRAM banku un cer, ka trāpīs tur, kur vajag. Divpusējiem uzbrukumam viņi cenšas specifiski trāpīt divās atmiņas vietās, kas ir apkārt konkrētai rindai, kurā mēs mēģinām samainīt bitus. Bet bitflip varētu notikt, bitu maiņas varētu notikt arī virs vai zem šīm rindām. Pēc tam parādījās vēl arī citas tehnikas. Piemēram, vienas lokācijas uzbrukums, kur mēs izvēlamies patvaļīgi izvēlēt atrašanās vietu, bet visu laiku vienu un to pašu. Un tad tādā veidā izraisam bitu nomaiņas netālu. Eksistē ļoti daudz dažādas uzbrukuma metodas gadu laikā. Bet, ja es apskatos uz assembleru kodu, kā es varu izvēlēties virtuālas adreses, ja man jāizvēlas virtuālas adreses assemblerī, kā viņas saistās ar fiziskajām adresēm? Apskatīsimies to. Tātad virtuāla adrese kā šāda. Cerams, ka viņa ir derīga. Viņa pārvēršas par fizisku adresi un tad kaut kādā veidā uz šo te DRAM lapu, DRAM atmiņu. Tātad mums ir nevis viena nezināma, bet divas nezināmas pārneses. Jā. Dažām tehnikām tev tas nav vajadzīgs, jo tu vienkārši izvēlies patvaļīgas atrašanās vietas un viss kārtībā. Citām tehnikām tev jāizmanto 2 megabaitu vai 1 gigabaitu lielas lapas, un tad tev būs vairāk informācijas par to, kā fiziski adreses ir izvietotas, jo viņi dala šos bitus adresēs. Vai arī tu vari pajautot operētāju sistēmām.
Linux versijās, piemēram, tu vari pajautāt ProCafes, un viņš tev iedos fiziskās adreses virtuālajiem adresēm. And then it gets Tas prasa rūt tiesības, not so easy. un tas nav tik vienkārši. Actually, the first mitigation against Rojama was that we cannot read the data from PageMat anymore. So, yeah. Jā, pirmais labojums par Trohammeru bija tas, ka mēs nevaram šos datus lasīt. Un ko mēs darām tagad? Tas ir sarežģīti. From the Ir grūti nonākt no virtuālās adreses pie fiziskās adreses, un ja mums ir fiziskā adrese, tad nonākt informācijām par bankām un rindām. Reverse inženieri šeit var palīdzēt. we have multiple banks on DRAM chip. Ja mums ir vairākas bankas vienā DRAM čipā, Let's say two random memory addresses. mēs izvēlamies divas patvaļīgas atmiņas adreses, un ja šīs atmiņas adreses ir tajā pašā bankā, un mēs mēram piekļuvas laiku Sequentially, sekvenciāli, sākumā pirmajai, tad otrajai, must be slow. un tam ir jābūt lēnam, ja tās ir tajā pašā bankā, tāpēc, ka viņas Row buffer. dala vienu rindas buferu, tas nozīmē, ka viņam jānotiek vienai pēc otras, nevis vienlaicīgi. If they two memory addresses Bet, ja šīs atmiņas adreses ir dažādās bankās, tas būs salīdzinoši ātri, tāpēc, ka katrai bankai ir savs rindas buferis, jeb row buffer. Un, ja mēs mērīsim laiku, tas būs samērā ātrs. Bet pagaidi, ja tas ir lēns vienā gadījumā un ātrs citā gadījumā, tātad tas ir blakus kanāls. Jā, That means you can exploit this also to just tātad tu vari izmantot blakus kanāla uzbrukumu, lai vai nu reverse inženierēt adreses, vai arī pludināt informāciju. Can this exploit it somewhere else? Jā, ok, tas ir blakus kanāls, bet kā mēs to varam izmantot praksē? engineered the addresses, and we also have in some form physical address information. Ja mēs esam reverse inženierējuši adresi un mums ir kaut kādas fiziskās adreses, mēs varam, piemēram, lapušu tabulās ieviest bitflipus. Presented a technique where 2015. gadā bija pētījums, kur page tablā tātad tika veikti bitflipi, jeb bitu nomaiņas. Pēkšņi atbilstības starp virtuālo un fizisko atmiņu mainās. if you're lucky, Un, ja paveicās, not just pointing to one tad page of your mēs nevis rādam uz citu lapu tavā procesā, bet tas tiek norādīts kaut kur citur, piemēram, uz kodola lapu vai arī uz kādu no tavām lapām, kur tu vari modificēt tālāk citas tabulas. Bet kāda varbūtība tas notiks? Incredibly improbable. Tas neizklausās ticami. Jā, tiešām. Bet šo varbūtību var palielināt, ja mēs mēģinam izmētāt šīs te lapušu tabulas pāri visai atmiņai. file over and over again. Ja mēs palaižam šādu vienkāršu C kodu, Entries, but the file kur mēs vienu un to pašu failu iemapojam atmiņā dažādās vietās, tad mums palielinās, rodās ļoti augsta varbūtība, ka jebkura fiziska lapas adrese, kur es samainu bitu, būs šī te lapušu tabula. Ja mums viss ir lapušu tabulas, līdz ar to, ja visi atmiņ lapušu tabulas, mums ir liela varbūtība, ka mēs trāpīsim lapušu tabulai. Līdz ar to man vienkārši jāpalaid šis kods, un tas ir tas, ko Sīborns un Julians izdarīja. Un tādā veidā var izmantot praktiski eksploatēt Rauhammeru uzbrukumu. Bet izklausās, ka tas ļoti nerealistiski, jo tas nozīmē, ka tev, kā uzbrucējiem, ir vajadzīgs konts uz man datora. Bet, piedod, bet kurš tev dotu kontu uz man datora? Es noteikti ne. Okay, but Labi. Bet, would access a website maybe. bet kurš varbūt piekļūt manai mājaslapai no sava datora? Ja to var izdarīt mājaslapa. So 9 years ago here Pirms 9 gadiem šeit kongresā, šajā telpā, Rauhammer.js JavaScript tika parādīts, ka šo uzbrukumu var veikt no JavaScripta. from the HTML Šeit ir ekrānšāviņš no tās prezentācijas. double-sided hammering Mēs veicām divpusēju uzbrukumu. anymore. Mums nevajadzēja šo instrukciju, bet mums vajadzēja tīri JavaScript. Nebija vajadzīga flash instrukcija. Šeit ir prezentācija, kuru mēs prezentējām. JS, it's root privileges for web. Un mūsu secinājums un sauklis bija root tiesības web aplikācijām. Un mēs visi zinām, kas notika pēc tam. Miliardi datoru tika izslēgti, bet tas ir fake news. But then what did actually happen? Bet kas tad pa īstam notika? Yeah. Still nothing. Joprojām nekā? Well, it's not nothing. Nu, right? tas nav nekas. Tas nav nekas. The papers that have Ja tu paskaties uz zinātniskiem darbiem, kas tika publicēti, var redzēt, ka ir vairāk kā by now per year. 500 pētījumi katru gadu pēdējos gadus publicēti par šo tēmu.
Also mitigation papers. Un arī dokumenti par to, kā labot uzbrukumus, ne tikai kā uzbrukt. Pārāk daudz darbi, lai viņus aprakstītu. Jā, mēs varētu sākt ar šo, bet mēs nepabeigtu prezentāciju laikā. Bet tie ir akadēmiskie darbi. Tas izklausās, ka tā ir akadēmiska problēma, nevis praktiska problēma. Akadēmiķiem patīk rakstīt dokumentus par kaut kādām teorētiskiem efektiem. Jā. Kāpēc tad Rauhammer vispār ir svarīgs? Very simple Es domāju, ka ir samērā vienkāršs arguments. reliability. Un I mean, nobody wants that. pirmkārt, tā ir uzticamība. Neviens negrib, ka viņa sistēma vienkārši uzkarās, vai ne? Jā. Otrs arguments ir drošība. Tu negribi, lai dators ir ievainojams, pat tad, ja varbūtība ir zema. Tu negribi būt pakļauts šim uzbrukumam, vai ne? Un abas šīs lietas ir iespējamas. So let's maybe talk about the security part a bit more to convince you that this is Varbūt parunāsim nedaudz vairāk par drošību, lai pārliecinātu jūs, ka šis ir tiešām kaut kas, kas var praktiski notikt. Rauhammer. We already showed that we can do privilege. Ar šo uzbrukumu mēs jau parādījām, ka mēs varam palielināt privilēģijas un mēs varam apiet atmiņas izolāciju. Manuprāt, tas ir daudz sliktāk nekā meltdown uzbrukumi, kas mēdījos izskanēja plašāk. The problem is we have a couple of challenges. Problēma ir tā, ka mums ir vairāki uzbrukumi, vairākas problēmas, kas ir jāpārvar. Pirmkārt, mums vajag augstas izšķirtspējas timers. Kā mēs redzējām iepriekš, tad mērījumi, ar ko mēs strādājam, ir ļoti, ļoti smalki. Bet tas ir JavaScript, vai ne? Nu, mums nav šo augstas izšķirtspējas timeru. Problem is that it's Vēl viena problēma ir tā, ka ir diezgan grūti veikt šos uzbrukumus, jo sistēmas ir dažādas un katra sistēma uzvedās nedaudz citādāk. Assume resolve all of these problems. Bet pieņemsim, ka mēs atrisinām visas šīs problēmas. Un galvenā problēma ir tā, ka mums vajag dabūt pareizo bitu maiņu skaitu pareizajās atrašanās vietas. Say bitflips are reproducible. So if Bet parasti saka, ka bitflipus var atkārtot. Un taisot tādu pašu uzbrukumu, tajā pašā vietā mēs dabūsim tieši to pašu bitflipu, kas ir lieliski uzbrukumiem. bam, you're in. Un tu esi iekšā. Easy. Vienkārši, vai ne? And you can even do more than that. Right? Un tu vari darīt vēl vairāk. Tu vari izmantot to ne tikai uzbrukumiem, bet tu vari izmantot arī pozitīvos veidus, piemēram, autentifikācijai un autorizācijai. Jā. I remember they did a paper about fingerprinting as well. Yes. Es atceros, viņi veica arī zinātnisko pētījumu par fingerprinting. This is one specific system. Right. Un mēs tādā veidā varam ar Rauhammer palīdzību pateikt, ka tā ir viena konkrēta sistēma no visām sistēmām pasaulē. It's enough to compute an average, right? Okay. So well, and now the typical cat and Un mouse game. as Tagad we standarta kaķa un pils spēle, kā parasti tas notiek drošībā. So, one of the early mitigations Viens no pirmajiem risinājumiem, to mitigate lai pasargātos no šī uzbrukuma, bija palielināt atjaunošanas biežumu. Ja, parasti sistēmām tas ir reizes 64 milisekundēs, 64 milliseconds, and this can be un to var palielināt 2 līdz 4 reizes. so that's what the BIOS companies actually did. But come on, there's a reason. Te to BIOS ražotāji ir izdarījuši. Of course, you can tweak this parameter, but then Nu, you protams, tu vari labot šo parametru, bet tas prasīs vairāk enerģijas un tava jauda samazinās. Un tik un tā var arī uzbrukt. Un tu joprojām vari uzbrukt pat tad, ja tu samazini refresh rate uz 32 vienībām. also change the meaning of what is Un tāpat, ja izdodas nomainīt bitus operāciju instrukcijās, tad mēs varam nomainīt to, kas notiek. 9 exploitable bitflips in there. Sudo binārijā failā ir 29 vietas, kur var eksploatēt bitus pret paroles salīdzināšanu. ECC, Error Correcting Code, kļūdu labojošo kodu atmiņas, saglabā kontrolas bitus blakus katrai rindai, kas nozīmē, ka mēs varam pamanīt, ja notiek bitu maiņas. Bet arī šo var apiet. Tika veikts zinātnisks darbs, kas parādīja tieši šo te. First, how ECC works. Viņi apskatījās, kā ECC strādā, un tad veicot pareizus bitflipus, viņiem izdevās arī kontrolas bitu nomainīt. Okay, but Labi. Bet industrija neguļ. so they come up with a new mitigation strategy. Viņi izstrādājuši jaunu stratēģiju. Mērķa rindas atjaunošana target row refresh, vēl viena stratēģija, kas palīdz izvairīties no šī uzbrukuma. It's looking at Tātad how many activations, samplers skatās, cik daudz aktivācijas ir konkrētā rindā, and if it sees that un ja viņš redz, ka aktivāciju ir pārāk daudz, it alarms the
tad viņš padod ziņu inhibitoram, un inhibitors tad var atjaunināt to konkrēto rindu pa vidu. Very specific. Jā, bet tas, kā šis ir ieviests, ir atkarīgs no konkrēta ražotāja. But is Un tas ir aizsargāts un nav atvērta koda, tas nozīmē, ka tas ir drošs. Bet vai tad tā nav drošība caur neredzamību? To nevajadzētu darīt, tā man viņa teica. Bija arī šis tier respēs pētījums, kas pasaka, ka mēs varam You can still apiet šo konkrēto aizsardzību, piekļūstot papildus rindām pa vidu starp mūsu piekļuvi šim te uzbrukumam. right. Yeah. We also showed later on with a half-double attack. Pēc tam ar pusdubulto uzbrukumu sadarbībā ar Google mēs parādījām, ka mēs varam uzbrukt rindām tālāk no mūsu mērķa rindas, un tad šis mehānisms, šis TRR mehānisms īstenībā palīdz mums veikt šo te hammering uzbrukumu. so the mitigation just enables another attack. Tātad labojums palīdz veikt uzbrukumu jaunā veidā, jā. Bija arī citi pētījumi, piemēram, Blacksmith 22. gadā. Viņi izveidoja fāzeri, kas apskata dažādus parametrus un Patterns. aprakstas Rauhammer uzbrukumu un atrod tādas veidnes, kas strādā konkrētām sistēmām. Viņi apskatījās dažādas sistēmas, 41 dažādu dimu, un atrada iespēju veikt sekmīgus bitflipus 100% Yes, 100% of to atmiņas čipu, ko viņa testēja. Tātad 100% no jūsu datoriem ir ietekmēti. Pagaid, bet 100% no kā? Viņi pārbaudīja tikai dažus dimu čipus, tātad tikai 100% no pārbaudītiem dimiem, un tātad konkrēta konfigurācija, konkrēta sistēma, un viņi izmantoja vecāku TRR algoritmu aizsardzībai. Cik reāls tas ir? has to generalize, right? Jā, bet, pētījumi ir jāvispārina, vai ne? Jūs visi izmantojat dators, tad visi datori ir ietekmē, varbūt DDR5. Bet kas ir ar DDR5? Bet man liekas, ka DDR5 ir drošs. Jā, tas ir drošs. So we have a new mitigation strategy Ir jauna stratēģija, lai novērstu šo uzbrukumu, PRAC. TRR. Viņa risina TRR problēmu. Tātad katrai rindai ir savs aktivizācijas skaitītājs. TRR it was like that you just have a couple Un of TRR mums bija tikai daži skaitītāji, bet šeit katrai rindai ir savs skaitītājs. Otrkārt, katra upura rinda tiek atjaunota konkrētā laika diapazonā. Tad beidzot mēs esam pietiekami droši. So, but all of the previous attacks were only working on Intel CPUs. So Bet visi iepriekšējie uzbrukumi strādāja tikai Intel datoriem. Tas nozīmē, ka ir cits dators, cits processors, man nav šīs problēmas. Nu, jā, parunāsim par DDR5. I mean, you're talking about AMD and DDR5, and you're saying, oh, Jūs runājat par AMD un DDR5. Ja tu lieto AMD tad vai DDR5, tad uzbrukums uz tiem netiec, bet tā arī nav taisnība. Šogad bija Zenhammer pētījums, kas parāda, ka Rauhammer ir iespējams arī uz AMD procesoriem, bet arī uz DDR5. adjust the strategies a bit, and then you have bit flips on DDR5. So all Nedaudz pamainot stratēģijas, tu vari dabūt uzbrukumus arī DDR5 sistēmās. Tā kā arī DDR5 sistēmas ir ietekmētas. Pagaidiet, bet cik sistēmas viņi pārbaudīja šajā pētījumā? 10. Un no šīm 10 sistēmām tikai vienā viņi atrada dažus bitflipus. Neizklausās pārāk realistiski man. I would still say Rohan. Es joprojām uzskatu, ka Rauhammer ir diezgan bīstams. Ja tu izmanto DDR5, tas ir diezgan bīstams. Yeah, the question is, how can we continue there? Jautājums ir, kā mēs varam turpināt no šīs vietas? Es domāju, ka mums ir jāpārskata, jāizmanto zinātniskā metode un jāizanalizē šie te visi pētījumi par Rauhammer. Un jāapskatās, vai tā tiešām ir problēma, nav. Tā ir lieliska ideja. Bet kad mēs varēsim saņemt šo pētījumu no tevis? Man nav tik daudz laika. Tev ir vairāk laika. Es esmu tik daudz komitejās, ka man nav laika. Varbūt tev ir laiks. Tu esi doktorantūras students, tev ir laiks, vai ne? Jā, es esmu sagatavojis kaut ko. and you can read it for yourself. Un jūs paši varat to izlasīt. Yeah. Can you maybe give us a summary of what you found? Varbūt tu vari iedot mums kopsavilkumu. Ko tu esi atradis? Es varu mēģināt. The sample size of the different Šeit ir dažādu size has a median. pētījumu Most sistēmu skaits, kas ir apskatīts katrā pētījumā. Lielākajai daļai papīru tika apskatīta viena sistēma. But at least it Tas nav tik daudz, bet vismaz ir viegli sarēķināt vidējo.
What else can you tell us about Ko vēl tu vari pateikt mums par šīm sistēmām? Ja mēs paskatāmies uz pētījumiem, mēs redzam, ka lielāka daļa no viņiem analizē DDR3 un DDR4 atmiņas. Analyze something else, and also when we take a look at the system, Ļoti maz pētījumi analizē kaut ko citu, un pamatā tās ir laboratorijas sistēmas vai pat virtuāli atmiņas kontrolieri izveidot FPGA sistēmās. So I put my philosopher hat on, so Uzliekot savu filozofu cepuri, jautājums ir, vai šim tiešām ir kāda nozīme. Jā, savā veidā, jā. Uzticamība, reliability, security drošība, is relevant? tas ir svarīgi. prevalence of all of this. Jā, bet cik bieži mēs to saskaramies? still don't know. Mēs nezinām. Yeah. What we know about Rowhammer is Tas, ko mēs zinām par Rowhammer, ir it's a problem, right? tas, ka ja sistēma ir pakļauta šim uzbrukumam, tad tā ir problēma. Un mēs zinām, ka pēdējo 10 gadu laikā And then we akadēmiķi ir pārbaudījuši 400 DIM atmiņas čipu. 80% ir ietekmēti. Tad 80% jūsu datoru ir ietekmēti, vai ne? So 400 DIMMs. That's 400 atmiņas veidi. Tas ir daudz. Cik daudz tas ir no cilvēkiem šeit istabā? managed to test 40 DIMMs a year. That's good. Jā, 40 DIM čipi gadā. Tas ir labi, vai ne? 100%. Bet joprojām nav 100%. 400 DIMMs. 400 DIM. Tas nav tik daudz. If we compare this with the Ja mēs DIMMs in this room, to salīdzinām ar DIM skaitu šajā telpā, 10% of the DIMMs tie droši vien ir 10% no DIM atmiņas čipiem, kas šobrīd ir šajā telpā. Ja jūs visi palaistu Rowhammer testu, mums būtu 10 reizes lielāks pētījumu datu apjoms nekā šobrīd visa pasaule, visi zinātnieki ir izpētījuši. Kas mums vajadzīgs? need to figure out who is right. Mums jāizpēt un jāsaprot, kuram ir taisnība. I would say yes. Vai, Say no. That's vai uzbrukumam ir kaut kāda relevance? Es saku jā, viņš saka nē. The prevalence is actually unknown. So again, we are research. Mēs esam pētnieki, tāpēc pētīsim. well, Martin. Could you time, make Martin. a study? Pētījums. Mēs varam pamēģināt veikt pētījumu. already prepared something. Mēs jau esam sagatavojuši kaut ko priekš jums. Research the, Jo, I mean, ja mēs gribam veikt pētījumu, would say, oh, we need a logo first and a website. es neesmu cilvēks, kas saka, sākumā vajag logo un mājaslapu. Tomēr So we have a logo. mums ir logo A website. un mums ir mājaslapa. And maybe at this point, we would also like to ask you just briefly who Un varbūt šobrīd in general mēs not pavisam īsi gribētu jums pajautāt, participating in kurš neizslēgtu iespēju piedalīties šādā pētījumā. these hands, that's Visas šīs rokas, tas ir lieliski. Mēs esam sagatavojuši kaut ko, un mēs jums so the to izstāstīsim pēc sekundes. Sākumā parunāsim par mūsu pētījumu mērķi. Mērķis ir noskaidrot, kādas ir on real reālās pasaules, kāds ir reāls pasaules stāvoklis reālās sistēmās, vai Rowhammer tiešām strādā īstās sistēmās. Mums vajag novērojums veikt lielā mērogā, lielā skaitā, lai saprastu, kuras sistēmas ir ietekmētas, vai ir konkrēti eksploiti, kas strādā labāk konkrētās sistēmās. yes. Jā, Can't do that on our own. bet mēs nevaram izdarīt paši, Academia cannot jo mēs esam redzējuši, ka akadēmiķi, pat ja mēs nopirktu 10 000 sistēmas, mēs nevarētu dabūt tik lielu dažādību, kāda ir īstiem lietotājiem un viņu tehnikai. how do we get those people to test Bet kā mēs varam panākt, lai cilvēki var testēt Rowhammer savas sistēmas? Kind of test system. Man šķiet, mums vajag kaut kādu testa sistēmu. prepare something? Vai tu vari sagatavot kaut ko tādu? To prepare again. Atkal man jāgatavo. Kāpēc viņi neko negrib sagatavot? Man viss jāgatavo. Labi. Jā, mēs esam sagatavojuši Linuxu kopā ar rīku komplektu, kas var testēt un identificēt DRAM adresēšanas funkcijas, So execute un kas var veikt dažus Rowhammer testus. any attacks or exploits. Bet mēs neveicam uzbrukumus un neveicam exploits, bet tikai mēram, vai biti mainās un monitorējam to. We wouldn't have any advantage of testing the exploit chain. Mums nebūtu vērtīgi testēt exploit ķēdi, tas nav interesanti. Interesantā daļa ir pārbaudīt, vai Rowhammer efekts vispār strādā uz konkrētas arhitektūras, jo tas mums kaut ko pasaka par to, cik bieži šis ir iespējams. Jautājums ir, kā es varu piedalīties? Yeah. Jā. Simtiem tūkstošu Find these people. dalībnieku, kā mēs viņus varam atrast? Well,
I think let's talk. Es domāju, mēs varam prezentēt to kādā konferencē. Labi, mēs prezentējam to kongresā, un ko tālāk? We hand out Mēs izdalām USB iekārtas, dažas tūkstošas USB iekārtas. why not? Kāpēc ne? So we actually have two people here helping us. Mums ir divi cilvēki, kas mums šeit palīdz. Want to take a USB stick Ja tu from us? gribi paņemt USB iekārtu, tu vari. We brought 2,000 of them. Mēs paņēmām 2000 līdzi. We are optimists. Sorry. Mēs esam optimisti, piedodiet. Bet, ja viņi negribēs ņemt USB iekārtas, ir arī iespējams lejupielādēt ISO failu no mūsu projekta mājaslapas un tādā veidā piedalīties. Participate, you basically just flash the image to a USB Un, lai piedalītos, tu vienkārši ieflašo šo te savā USB flashā, ielādē sistēmu no šī flasha. Un- Un tad, kamēr tu esi darbā vai kamēr tu guli, sistēma var darboties. Un tad ir iespējams šos te rezultātus augšu pielādēt. Ja tu negribi augšu pielādēt rezultātus, tu vari vienkārši nocitēt savu sistēmu ar šo rīku. If you don't, Labi, jā. Ja tu tagad netiksi pie USB flasha, tad mūs var atrast trešajā hallē pie Palmus, un tur mēs izdalīsim pārējās USB iekārtas. Bet citādā, jebkurā gadījumā šeit cilvēki šobrīd skraida apkārt un dala jums USB iekārtas. of course, we want to get Noslēgumā, beidzot, mēs gribam saņemt rezultātus. things out on your own. But we would like to get Jūs varat, protams, palaist šo te programmu un paši apstīties savu sistēmu, bet būtu lieliski, ja jūs varētu augšup ielādēt šo te rezultātu. To tātad var izmantot, augšup var izmantot vai no mūsu šo te programmatūru, vai arī pēc tam atsevišķi mūsu mājaslapā. Bet ja viņi mums tiešām neusticās, vai ir kaut kas, ko viņi var darīt? Pirmkārt, viss ir pilnībā atvērts, viss kods ir atvērts, jūs varat apstīt mūsu mājaslapu, jūs varat paši uzbūvēt ISO failu, paši ielikt savā flashā, bet būtu lieliski, ja var lietot mūsu ISO attēlu, jo tad būtu tieši tā pati kernel versija. get the USB stick Vēl dažas idejas. Ja jūs saņemat USB no mums, tad jūs zinat, kas mēs esam. Šis ir Vācijas fonda atbalstīts projekts. Ja mēs izplatītu ļaunprātību, būtu milzīgas problēmas. Also, don't. it makes sense. Mēs neizplatām ļaunprātību. Protams, jums vajadzētu veikt reverskopiju, jums vajadzētu atslēgt diskus, tas ir saprotami. You still have concerns. Ja jums joprojām ir satraukums, nepiedalieties. Jums nav obligāti jāpiedalās. Important research question that we Šis ir svarīgs zinātnisks jautājums, uz kuru mēs gribam rast atbildi, bet ja tev liekas, es neusticos šiem cilvēkiem, es nespraudīšu USB flash no hacker konferences, tad nedari to. Bet ja tev izklausās, ka tu to vari darīt, paņem USB un vai arī ieraksti tur mūsu attēlu pats. Kāpēc būtu jāpiedalās? We need a big community like here to help us. Akadēmiķi nevar paši atbildēt. Mums vajag lielu cilvēku grupu, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Yes, you can firstly keep the USB stick. Citi labumi, ja? Tu vari vienkārši saglabāt sev to USB flashu. Drum t-shirts we are wearing right now. Ja When you tu pārbaudīsi vismaz 10 sistēmas, tu vari dabūt vienu no šādiem tiekraktiem, kā mēs tagad valkājam, tokens you get for testing those. notestējot tātad 10 sistēmas, ja? Bet tur ir ierobežots kreklu skaits. All described on Tāpat ir iespējams vinnēt dāvanu karti. documents of our study paper. Pētījumā var dabūt iekšā savu vārdu, ja vēlies. Un, protams, uzzināt, vai tava aparatūra ir pakļauta šim uzbrukumam. let's get to the conclusion and also Ķeramies pie noslēguma. Rowhammer is reliability. Rowhammer ir uzticamības problēma, un tā ir eksploatējama, ja tava sistēma ir pakļauta šim uzbrukumam. It's still unclear. Reāla ietekme reālā pasaulē joprojām nav skaidra, un mums tas ir jānoskaidro. Lūdzu, pievienojieties mums un piedalieties šajā lielajā pētījumā. Vienkārši apskatiet mūsu mājaslapu. Paldies par uzmanību! Thank you very much for refreshing. Liels paldies, ka atsvaidzinājāt manu atmiņu. We have a few minutes. Mums ir dažas minūtes jautājumiem. Not waste any time. And Netērēsim laiku un sāksim ar 4. mikrofonu. I have a question. Sveiki, man ir jautājums. How many
systems have you actually tried and verified that this will Cik work in? Because sistēmas jūs esat pārbaudījuši? is that a lot of these papers, they just run the experiment on a system that has one DIMM. Daudz šie pētījumi, daudz šie vecie pētījumi palaiž šo te pētījumu uz sistēmas, kur tikai viens DIMM čips. Un Download some tool. es esmu mēģinājis lejupielādēt rīkus no citiem papīriem un saprotu, ka man vispār šis rīks pat nepalaižās uz man datora. Uz cik daudz sistēmām jūs rīks palaidīsies? Basically, we try to automate the reverse engineering Mēs cenšamies automatizēt adresēšanas reverse inženieriju. tools in array data. Mēs automātiski We tested it on our system. pielāgojam rīkus. Mēs notestējām uz mūsu parastajiem datoriem. Mēs ceram, ka tas strādās arī uz jūsu datoriem. Mērķis ir automatizēt visu procesu. Tu vienkārši palaidi, ielādē flash un viss strādā. Functions, we will still get valuable data for the study. Pat tad, ja pats hammering mums nav pareizais, tad mēs tikai tā iegūsim noderīgu informāciju mūsu pētījumam. Mēs noskaidrosim, Cursor for a rowhammer attack. vai ir iespējams vismaz adreses reverse inženierēt uz jūsu sistēmas. Internet. Jautājums no interneta. All the ECC DIMMs are the same. There are registered Ne visi ECC DIMM čipi ir vienādi, reģistrēti un nereģistrēti. Vai in them in starp viņiem ir atšķirība attiecībā uz Rowhammer exploitation? There has been there have been papers on ECC RAM, but working on ECC RAM. Ir bijuši pētījumi par ECC atmiņām, bet strādājot ar ECC, protams, ir vajadzīgs ļoti dārgas sistēmas, bet tas arī prasa daudz darba, jo tu nedabū daudzos gadījumos signālu pa taisno, jo sākumā kļūdas tiek salabotas. Tev būtu jāzina jau pietiekami daudz, lai izraisītu vairākas kļūdas vai fiziski pievienot kaut ko pie atmiņas kopnes, lai novērētu šīs te kļūdas. Ir samērā maz pētījumu par šo, tā kā mēs nezinām atbildi uz šo jautājumu, jo tas ir ļoti sarežģīti veikt pētījumus uz ECC atmiņām. Pirmais mikrofons, lūdzu. Paldies par pētījumu, par prezentāciju. Man ir 2 jautājumi. Mans pirmais jautājums, vai ir atšķirības starp to, cik daudz bitflipus mēs dabūnam atkarībā no BIOS ražotāja, atkarībā no operācijas sistēmas? Hard to talk about the operating system because the proof of Ir concepts at least grūti runāt par operācijas sistēmu, jo POC, ko mēs lietojam, darbojas uz Linux, izmanto Linux saskarnes pret atmiņu. to other operating systems. Mēs neesam mēģinājuši portēt to uz citām operācijas sistēmām. Attiecībā uz jautājumu par BIOSu, BIOS configuration. šis te atjaunošanas biežums ir BIOS konfigurācija, un atkarībā no dažādām BIOS versijām, vai šis labojums ir vai nav. Un otrs jautājums. Why do you think there is no attempts to exploit this in the wild? Or Kāpēc, jūsuprāt, nav mēģinājumu šo eksploatēt brīvā dabā? Vai varbūt ir? Very good question. Ļoti labs jautājums. First of all, Pirmām if there would be kārtām. exploits in the wild, we might not be the first to know, because we are not Ja sitting in the right eksistētu eksploati brīvā dabā, mēs varētu nebūt pirmie, kas to uzzina, jo mēs neesam dalībnieki pareizajās organizācijās, bet viņus ir samērā viegli pamanīt. You can easily scan something like that. Ja tu redzi Assembler kodi, timers tu like that. So I think vari samērā vienkārši identificēt šādus uzbrukumus, ja tu ieraudzi to binārajā failā, and then again, ja tu viņu analizē. know about the prevalence. Un mēs, protams, nezinām, cik bieži šis ievainojamības eksistē. Līdz ar to, ja tu gribētu uzbrukt, veikt šādu sarežģītu uzbrukumu sistēmai, kāpēc neizvēlētos kādu citu pieeju, kas ir vienkāršāka, kam ir lielāka varbūtība, ka viņi nostrādās. Otrais mikrofons, lūdzu. About any research done against systems that do memory encryption in Vai jūs zinat par jauno pētījumu, kas ir veikts pret sistēmām, kas izmanto atmiņas šifrēšanu? Seen anything in that direction, Man šķiet, es neesmu redzējis neko šādā virzienā. works if Bet jautājums vienmēr ir, kā šis strādā, ja depends on the mode how the cipher is used, and therefore DRAM tas ir atkarīgs no režīma, kā tiek izmanto šifrēšana. DRAM atmiņās parasti mēs gribam izmantot režīmu, kur mēs varam atjaunāt konkrētu atrašanās vietu, neietekmējot pārējo atmiņu, kas nozīmē, ka nav bitu informācijas pārvietošana šajā datablokā, līdz ar to bitflips joprojām būtu bitflips. depends on how the cipher is. Tas ir atkarīgs no šifra operācijas režīma. We have time for one more Mums question. ir laiks vēl Viral Signal Angel. vienam jautājumam no interneta. Signal Angel, lūdzu. Rowhammer attacks, even only proof of concept attacks, still possible today. JavaScript Rowhammer uzbrukumi, pat ja tikai
proof of concept, vai tie joprojām ir iespējami mūsdienās, un cik daudz laika tas aizņem. Tātad ir pasaulē ir izpētīta viena sistēma, kur Rauhammer.js strādāja ar noklusētu konfigurāciju, kas, protams, ir problēma. Laikam šobrīd mums varētu būt otra sistēma, kur tas strādā, bet pasaulē ir divas sistēmas, kur tas ir strādājis. Smash pētījumā, jā, tas bija vēl viens, jā, kas parādīja šo, bet citās sistēmās ļoti bieži tās pētījumos netiek palaistas noklusētās konfigurācijas. Un jautājums ir, kāds ir pētījuma mērķis, ja mērķis ir parādīt, ka šis ir ceļš, kā potenciāli eksploits varētu strādāt, ja sistēma ir ievainojama, tad, protams, tas ir interesants pētījums, bet tas neatbild uz jautājumu par to, cik bieži reālajā dzīvē šādi uzbrukumi ir iespējami. Un tas tieši tas, ko mēs pētam, mēs nezinām, cik bieži tas ir iespējams. Un augstas precīzes timeri vairs nav pieejami, un tā varētu būt problēma, bet ir daudz pētījumu, kas apiet šo. I'm so sorry to disappoint you, but I have to close the Q&A now. Diemžēl man ir jāslēdz jautājumu sesija, jo, kā parasti, mums ir ļoti daudz pasākumi mūsu prezentāciju kārtībā. Jūs varat satikt runātājus pēc prezentācijas, un vēlreiz sakam lielu paldies mūsu runātājiem.